Tātad... Iet, jā? Iet, jā. Udrītis, Rolands Udris īstajā vārdā. Rolands Udris Tev ir kāds vēl par Donu kāds ir saucis? Kopš parādījies otrs Dons, vairs nē. Bet agrāk atceries, pirms 15 gadiem, 93. gads laikam Veldze. Dons no Liepājas atbrauca uz Rīgu, spēlēja ģitāru Veldzē. Tad tagadējais Dons vēl mācījās 3. klasē. Tā varētu būt. Labi, bet tagad sāksim. Tātad, dārgie draugi, Udrītis pie mums Twitter intervijā. Pirmais jautājums ir no manīm, kā parasti. Tātad pirmais jautājums ir, kas priekš tevīm ir Udrītis? Priekš manīm, kas ir Udrītis? Tieši Udrītis? Tev tieši, jā. Tas ir vārds, ar ko man mīļotā sieviete lamā, kad viņai kaut kas nepatīk par manī. Tad viņa tev par Udrīti sauc. Tad viņa par Udrīti sauc, jā. Labi, tagad pārējie jautājumi, kas mums te ir iesūtīti. Jā, čau. Grupas biedri. Twitter intervija, jā. Ekspres intervija. Jā, pārējie no grupas Hovas, jā. Labi, atgriežamies pie intervijas. Tātad, kur tu visu laiku skrieni? Nav jau tā, ka visu laiku skrienu. Es laiku mēģinu sevi panākt, varbūt. Es nav tā, ka skrienu. Nav tā, ka skrienu. Katra principā varbūt arī skrienu. Nu, kurā mierā es neesmu. Tas gan jau, jo patiesi sakot, es pat arī sēžot skrienu. Ne? Bet es domāju, kurš tā nedara? Īpaši tāds aktīvs cilvēks, domāju, pats Artūrs Mednis arī visu laiku kaut kur skrien, pat tad, ja viņš sēž mājās savu virtuvi. Jā. Vai es iesniedzu kādu dziesmu jaunajā Eirovīzijā? Nē. Nokavēju, uzzināt, tikai nākamā rītā jau jāiesniedz, un es domāju, kur vēl, ne. Tad vispār negribu. Kādas ir tavas attiecības ar Freimaņu Janskungu? Mārtiņu Freimanu? Jā. Tā, ka mēs satiekamies, mēs mīļi parunājamies, un man liekas, viņš ļoti sakarīgs tāds puisis. Es, protams, nezinu par viņu tādām aktivitātēm ārpus pazīšanās ar mani, un atklāsot, es par viņam īpaši neinteresējos, bet tā visādi citādi sakarīgs čeks ar savām problēmām, kā visi esam. Mēs pirms tam runājām, kad tu Twitterī neesi, bet Toms Grēviņš te jautā, ko tu apņemies izdarīt, kad sasniegs 10 000 sekotājus Twitterī? Es vienreiz mēģināju neiet Twitterī, un viņš kaut kā neuzrunāja, viņš kaut kā likās, es varbūt vienkārši neesmu pieredzis. Un es, atklāt sakot, ir tā, ka nav tā, ka man, teiksim, kaut kāda tagad popularitāte, īpaši Twitter, nezinu, popularitāte būtu tik ļoti svarīga. Es nezinu, no tā var taisīt naudu. Ko tu darītu, ja tu sasniegtu? Ko tu apņemies izdarīt, ja tev būs 10 000 sekotāji Twitterī? 10 000 pirmo uzaicināt pēc sevis ciemos uz tēju un nodziedāt vienu dziesmu. Ideāli, labi. Un pēdējais jautājums, pēc kā varbūt tu sapratīsi, kad tu brīnies, kā pa kuru laiku cilvēku šos jautājumus ir iesūtījuši. No šos jautājumus viņi iesūtīja adresējot tā kā Laurim Reinikam. Bet es nolēmu uzdot viņus tev. Tāpēc pirmais jautājums bija par skriešanu, saprot, jā? Un tāpēc pēdējais jautājums, kādā valodā vēl varētu ierakstīt dziesmu es skrienu? Es nezinu, kurās viņi ir. Noteikti Zulu vai Svahili. Latvijas, krieviski, igauniski. Nu tad Zulu un Svahili obligāti vajag. Dāmas teica, kurā ķīniski, mēs nolēmām, ka varbūt tev vajadzētu viņu. Tas jau ir bijis. Tev pašam tas ir. Nu jā, bet tāpēc saka kaut ko jaunu vajag. Labi. Un atvadoties tavs novēlējums visiem Twitter sekotājiem, kas tagad skatās, un arī tikko mēs pazinājām to sievai, arī viņu tulīt skatīsies. Bē, viss, kas domāju, uzdodot jautājumus Laurim Reinikam. Paldies. Tā. Neizslēdzās.